Jā, pēdējos gados, kā jau minēju, ka darba apjoms ir krietni palielinājies, it īpaši rekonstruktīvās onkoloģijas jomā, kur, ja mēs iepriekš gadus 5, 8 atpakaļ tika veikts apmēram 30-40 onkoloģisko pacientu sarežģītas rekonstrukcijas, tad, piemēram, pagājušajā gadā es kopā ar saviem rezidentiem mēs veicām vairāk kā 145 liela apjomā rekonstruktīvās operācijas, kur laikā tātad tiek izņemts audzējs un tiek veikta rekonstrukcija ar mikrovaskulāriem lēveriem. Un tie ir ļoti lieli skaitļi. Ja mēs skatāmies tādā Eiropas mērogā, un es runāju ar saviem draugiem, kolēģiem ārzemēs, viņi saka, ka mēs esam traki šeit, ja, jo tā ir ļoti liels skaits. Bet to var izdarīt tad, ja te apkārt laba komanda, ar kuru sadarbojies, operācijas tiek plānotas. Un viens ir šos pacientus izoperēt, bet otrs ir viņu tas pēcoperācijas periods, kas patiesībā ir ļoti izaicinoši, ja, jo tas pacients tajā pēcoperācijas periodā sāk visu mācīties no jauna. Un šis periods ir tas, kas dod to lielo gandarījumu, ka tu redzi, ka tas pacients atsāk ēst, atsāk runāt, atsāk smaidīt. Tas dod to motivāciju un vēlmi darboties tālāk un palīdzēt un meklēt jaunus risinājumus katram pacientam.